Reku var redzēt CSDD, ko es daru CSDD, es nāku pēc tiesībām, jo arī es saskaros uz to, ka braukšu ārpus Eiropas Savienības, vēl kaut kādām tām ekonomiskajām zonām, uz ļoti tādu savdabīgu valsti, kur man vajag startautiskās tiesības. Ja gadījumā jūs to nezinājāt, to diezgan viegli var nokārtot, ja samaksājot 19 eiro un 84 centus. Tu tiec pēc starptautiskām tiesībām, tur ir pārtulkots, redzēsim, kāda būs grāmatiņa, tālāk būs video. Bet pastāstiet, man šobrīd komentāros jautājums ir tāds, vai jūs esat kādreiz kaut kur bijuši, kur nepieņem Latvijas tiesības? Respektīvi, ka jūs rādat Latvijas tiesības un jums saka, ka mēs neko nesaprotam, neko nedara. Uzrakstiet, vai jums tā ir bijis un kādas bija sekas. Un otrs, uzrakstiet, kurš ir ar šīm starptautiskajām tiesībām. Es saprotu, tur būs kaut kāda grāmatiņa, pat tulkot vairākās valodās. Bet to es arī parādīšu, kad es beigās to dabūšu. Pasakiet, vai jūs kādreiz esat izmantojuši un to visu ir pieņēmuši šīs te Latvijas tulkojums. Pirmo reizi ar to saskaros, interesanta lieta. Āzijā, piemēram, to vajag. Droši vien Amerikā, Austrālijā, tā kā būtu interesanti redzēt un dzirdēt jūsu pieredzi. Tiekamies iauto.lv. Un ja kas tieši pretī CSDD, šeit ir bezmaksas stāvvieta līdz 2 stundām. Jāuzliek tikai ir laikrādes, ko es esmu izdarījis. Un, rekur, liela stāvvieta, daudz brīvu vietu. Tiekamies šeit. Jābrauc tālāk, tā kā lasīšu ar interesantu komentārus.